Esam sveicināti atkal sarunās par solāriju kopā ar Mariju un Elizabeti no Sunlight Solārijas studijas. Pagājušā reizi mēs runājām par to, ka solārijs ir draugs vai drauds. Šodien mēs parunāsim par to, kas tad ir solārija krēmi. Un Ka... kāda atšķirība starp viņiem visiem un kāpēc viņi ir tik daudz? Jā, un kāpēc tas administrators tev katru reizi uzbārs ar jautājumu, vai solārija krēmu vajadzēs? Kāpēc viņu vispār vajag? Kas ir tas krēms? Vai tas ir mārketinga triks, vai viņš tiešām kaut ko dara, kaut ko dod, vai tev vienkārši mēģina iesmērēt papildus produktu, lai tu atstātu lielāku naudu tajā salārijas studijā? Jā, tad sāksim ar akceleratoriem. Jā, sāksim ar akceleratoriem. Tātad akceleratori mums ir šādi, un man liekas, arī tur tuvāk pie tevis ir konstants baterīts. Tātad, kas ir akcerators? Ja tu esi solārija iesācējs, vai šī ir tava pirmā reize solārijā, tu neesi nekad bijis, vai tu esi tiešām pēc ļoti ilgas pauzes, tad vienmēr izvēlies akceleratoru. Kas ir akcelerators? Kas tas par zvēru? Akcelerators ir iedeguma veicinātājs. Krēmā ir sastāvdaļas, kas tev veicinās ātrāku iedeguma rašanos un ražošanu. Tad melanīns ir tavs iedegums, tad viņš veicina melanīna rašanos, un viņš palīdz tev ātrāk būt brūnākam, kā tu vienkārši ietu pa sauso. Jā, pa sauso noteikti nevajag iet. Jā, jo vienkārši saņemot UV starus, tev iedegums. Nu, viņš veidosies, bet jo tev mitrāk āda, jo dziļāk tie stari ieiet tev ādā iekšā. Līdz ar to tas ir daudz labāk, tev būs daudz labāks un noturīgāks iedegums. Jo, ja tu ies pa sauso, īstenībā tu vienkārši nomazgās to iedegumu nost. Jā, jo Jā. tad UV stari vairāk skar tikai ādas virskārtu, pa lielam viņi skar tikai ādas virskārtu, virsējo kārtu. Un it īpaši, ja tev ir sausa āda, ja tu esi sausas ādas īpašnieks, tad skaidrs, tev tas iedegums neturēsies ilgi, un tev atkal solārijas būs jāatkārto vēl un vēl un vēl. Starp citu, es esmu sausas ādas īpašnieks. Īpaši ziemā man ir sausa āda līdz jau tādai Tā kā leoparda raksts apmēram tev ir. tā kā riktīgi. Es atnāku mājās, novelku bikses un man ir Ziemassvētki mājās. Un man ir tik ļoti sausa āda, bet es lietoju krēmus ar aktīvu alveju, un mana sausa āda pārvēršas iedegumā, kas turās ļoti, ļoti ilgi. Jā, Es esmu tā, kas sauļojās reti. Man reiz 2 nedēļās vajag, bet tieši tāpēc, ka es lietoju aktīvā alvejas krēmus, kas ir piemēram hot vai hot hibrīdi, mans iedegums turās ilgi, un tad tas nomierina manu to sauso ādu. Kā, ja mēs sākam sauļoties, pa sauso nevajag. Es arī klientiem parasti saka, nē, man krēmi nevajadzēs. Es tā, pa sauso. Jā, tiešām. Tiešām pa sauso. Jo it kā tu saprati, vajadzēja pārbaudīt savas ādas. Jo it kā ir tā, ka, ja tev nav krēma, tad tu sāc iedegt tikai pēc 3, 4 minūtes. Un, ja tev ir krēms, tad tev iedegums solārijā uzreiz sāk veidoties jau pēc 30 sekundēm. Jā, bet tā arī ir. Piemēram, tajā pašā saulē, kad sauļojoties, ja tu sauļojies pa sauso, tu vienkārši nomazgā to iedegumu nost. Tā kā tu tiešām un vēl apdedz. Plusā vēl apdedz. Plus arī solārijā tu vari apdegt, ja tu sauļojies bez krēma. Jo man liekas, ka ir tā, ka tie stari vienkārši atsitās pret to ādu. Jā, tad, kad tā āda ir mitrināta, tad viņi iet riktīgi iekšā tūlītēji jau sāk darboties. Jā, jo mitra āda, es kā vienmēr šo klientiem stāstu, kā arī mums 100 gadus atpakaļ kursos stāstīja par to, ka tad, kad āda ir sausa, viņa ir tāda kā viļņveidīga, tāda tā kā spaiki, jā. Un tad, kad mēs uzklājam uz viņas krēmiņu, tad viņa tā smuki nogludinās, un tad arī UV stari pieķerās pie tavas ādas gludāk, viņi pieķerās arī ātrāk, jo viņiem ir kur pieķerties. Tad tāpēc tas, un vēl man ir ļoti labs teksts, ko es parasti klientiem saku, sauļoties bez krēma ir tas pats, kas mazgāt matus bez kondicioniera.
Jā, ak, Dievs, es sākšu arī savā Šis studijā ir tāds. izmantot. Tā kā, nu, zini kā, it īpaši, tā kā, piemēram, tev ir skaisti gari mati, tur liest tur labākos kondicionierus un tur maskas, un viņi, lai izskatās skaisti, zīdaini, kopti un veselīgi, un ar solāriju krēmu un nādru precīzi tieši tas pats. Jā. Tā kā, ja tu gribi, lai lai tu sauļojies, tu gribi, lai tava āda izskatās skaista, kopta, veselīga, spīdīga, un tavs iedegums turās ilgāk, lieto krēmus. Nebrauc pa sauso. Jā. Nevajag pa sauso. Jo, nu, jā, bez krēma aiziet, tā ir tā kā tāda lieka Jā, sauļošana. Tu vienkārši izmet tos Jā. 10 eiro miskas. vienkārši iedod tos 10 eiro ārā pa durvīm. Jā. Tas apmēram būs. Nu, tev iedegums veidosies, bet viņš būs lēns, Saus. Tev āda būs sausa, tev būs tā kā tāda kirzaka. Un tu Man viņu arī tas nomazgās nost. ļoti jo ātri. Viņš, jā, noies vienkārši nost. Labi, Tikai- super. Tad mēs esam sapratuši, kas tev ir jālieto. Kad tu tikko atnāci uz solāri, tas ir akserators. Un akceleratoriem ir arī dažādi veidi ar Mhm. bronzeriem, bez bronzeriem, dziļmitrinoši ar burkānu eļļu. Manuprāt, akcelerators kā ir viens no labākajiem. Jā. Ja turklāt ir burkānu eļļu, viņš riktīgi stimulē. Un vēl ir tie, kas mums ir no konstanta bronzas, tie, kuri aizsargā tetovējumus. Tā kā, ja Jā. tev ir tetovējumi vai permanentais grims, droši var, tev nebūs jālieto tatūstiks, jo tu varēsi, tev jau būs krēms ar tetovējumu aizsardzību. Jā, arī no konstanta man patīk sērijas, ka ir tas CBD krēmiņš, kas superīgi mitrināts, viņš ir ļoti mitrinošs. Un tad ir, kas mums šodien ir līdzi, ir konstanta butter, tā kā sviests, kas ir vairāk sausākai ādai piemērots. Un tie klienti, kas viņu ir ņēmuši tieši ar sauso ādiņu, viņi tiešām viņu ir ļoti iemīļojuši, viņiem patīk, viņi redz arī to rezultātu. Vispār konstanta sērija ļoti pat par sevi patīk. Viņi ir tādi forši, universāli, patiks visiem. Jā, man viņi arī ļoti, ļoti patīk. Viņiem ir, manuprāt, viņiem ir riktīgi laba tā krēma smarža. Jā, tiešām, Jo kas viņai- varētu visiem patikt. Neviens nav teicis, fuj, man šī smarža nepatīk. Jo smarža ir ļoti, ļoti svarīga. Īpaši Jā. man smarža ir ļoti svarīga, jo es atceros, man patīk lielākoties, kas smaržā visi Austrālijā golda krēmi, vai tur Swedish Beauty vai California Tan. Un es nezinu, vai tas stāstīja toreiz, kad man bija atnāca no Portugāles tie krēmu paraudziņi, un es viņus pasmaržoju. Sastāvs viņiem ir tiešām ļoti labs, bet es pasmaržoju, un tā smarža man pilnīgi tāds. Nē, nē, man grūti būs viņus kaut kur integrēt, ja man nepatīk tā smarža. Nu, jā, protams, jo to ļoti var just. Dažiem ir pat tik stiprs smaržs, ka var Jā. just jau otrā kabīnītē cilvēks. Nu, tā ir ar Tā ļoti ir. daudziem. Un ja viņi ir super saldi vai kāda super sintētiska, Tas būs tāds. es šaubos, ka kāds gribēs pirkt to krēmu. Ziniet, ļoti labs krēms, bet viņam bija pretīgs smaržs. Jā, tā kā krēms ļoti labs, superīgs tumšs iedegums, bet tā smarža viņas nebūtu. Tāds būtu vēl labāk. Tā tad krēms iesācējiem būs vienmēr akserators. Kaut kādā formā ar bronzeriem, bez bronzeriem, ar burkānu, bet akserators būs tavs draugs. Vismaz viena pudele tev ir jāizlieto, un tad tu vari iet pie nākošās. Kad tu jau esi tāds pamata sauļotājs, kas jau iet kādu laiku un ir dabūjis savu brūnumu, un akserators jau vairs nav tavs draugs, viņš to efektu vairs nedod, tad vienmēr pamēģini intensifier. Kas ir intensifiers? Iedeguma pastiprinātājs. Man ļoti patīk intensifieri. Viņi pastiprina tavu esošo iedegumu, viņi uztaisa tādu dziļu, tādu tumšu spilgtu. Un man ļoti patīk, ka viņiem pārsvarā visi intensifieri ir ar tādām ļoti kopjošām sastāvdaļām. Jā. Tāpēc, ka tas ir tiešām tādiem sauļošanās entuziastiem, tā kā mēs un daudz citi mūsu klienti. Un intensifierim, hots, Agdievs, hots ir ļoti lielisks. Viņš kopā ar sarkanajām gaismām ir vienkārši bomba. Jā. Jā. Hots un peptīdu hibrīds. Viņi ir tie, kas ļoti, ļoti draudzējās tagad ar jaunajām spektra iekārtām, kur ir gan zilās gaismas, gan sarkanās gaismas. Jo viņi apvienojumā, jo šī krēma ir hibrīdi, viņi apvienojumā ar tām sarkanajām gaismām un viņu sastāvdaļām veicina vēl lielāku kolagēna ražošanu tavā ādā. Viņi pastiprināti rūpējās par to, lai tava āda būtu tvirta, veselīga, mitrināta, pabarota. Un, jā, mans mīļākais ir hot hibrīds.
Protams, viņu var lietot arī jebkurās citās iekārtās, ne tikai obligāti spektrās, jo viņš ir hibrīds. Viņš tā kā der gan tur, gan tur. Bet tieši spektrā viņš ir superīgs. Viņš arī tas, kas hoti ir tie, kur ir aktīvi alveja iekšā, un tie ir tie, kas sausā ādai. Šefskijs vienkārši. Jā. Kā tev peptīds? Man patīk peptīds. Man vispār patīk intensifieri. Man ļoti patīk. Man patīk peptīdam labas riktīgas sastāvdaļas, ka tur ir anti-age, reāli iekšā viss hialuroniskābes, kolagēns, un viņam reāli tik labs sastāvs, jā, ka tu viņu ikdienā vari lietot kā parasto krēmu īstenībā. Tīpaši sejas krēmiņš. Jā. Sejas krēmiņš, tas mazais baltais. Ar sejas krēmiņu ir tā, ka viņam iekšā ir kolagēns, hialuroniskābe, zaļā tēja, kas arī tā kā veicina tavas ādas tādu tvirtumu, un viņu var lietot ne tikai uz sejas, kad tu sauļojies, bet peptīdu droši var lietot arī kā pretnovecošanās dienas krēmu, jo viņam tas sastāvs ir tiešām ļoti kopjošs, un viņš ne tikai draudzējās ar UV stariem, bet viņš vienkārši draudzējās arī ar tavu ādu ikdienā. Pudelīte tiešām ļoti ilgam laikam būs. Skatoties pēc tā, ka tur ir 90 ml, un, piemēram, cilvēkam dienā ir vajadzīgi uz sejas kaut kādā 3 ml, un tas kaut kādam pusgadam tev apmēram ies. Un viņš ir ļoti viegla, želeja veida tekstūra, kas ātri iesūta sādā. Vienīgi es viņu neieteiktu tiem, kuriem ir aknes skarta āda. Jo viņš var veicināt iekaisumus, bet jau ir viss fine ar ādu, tad droši var lietot arī peptīnu, tad ne tikai solārijā. Jā, peptīds ir no Austrālijas Gold vispār, kā jau mēs esam runājuši. Jā, grūti tā kā ar viņiem sacensties. Greizi, jā, tas ir... Jā, un kāpēc vispār ir tādi sejas krēmi? Jā, pārējos solārija krēmus tu droši vari likt arī uz sejas. Vienīgi, ja tev ir tāda jutīgāka sejas āda, izvairies no mazāk dabīgām sastāvdaļām, piemēram, Swedish Beauty līnija, kas ir 95% dabīga, un, ja tev ir jutīga sejas āda, tad tās dabīgās sastāvdaļas varētu kairināt tavu sejas ādu. Es parasti arī prasu, tie, kas paņem kaut ko no Swedish Beauty, es viņiem prasu, vai jums ir jutīgāka sejas āda, viņi tādi jāsaka, tad šito sejas nevajadzētu likt. Tā kā būs maza dedzinoša sajūta, kas, protams, pāries un drusku apsārtums, kas arī pāries, bet, ir tādi, kas labāk izvērās no tā un grib, lai tas viss ir tāds super komfortabls, tad, jā, ir dabīgas sastāvdaļas izvairamies, bet sejas krēms, solārijas sejas krēms ir speciāli paredzēts tavai sejas ādai, kurai parasti ir lielākas prasības kā ķermenim. Viņa ir jūtīgāka, viņa ir... vairāk tendēti varbūt uz izsitumiem, paplašinātām porām, grumbiņām. Un tad tie solārijas sejas krēmi ir speciāli domāti, lai rūpētos par to, lai tava sejas āda izskatās pēc iespējas veselīgāka, gludāka, bet vēl aizvien skaisti iedegusi. Jā, jo arī seja īstenībā patiesībā diezgan grūti iesauļot. Seja mums neražo tik daudz melanīnu kā vispār, kā piemēram kājas. Kājas vai tur vēders. Jā. Tāpēc, šie intensifieri mums ir arī smooth face no Austrālijas Gold. Tas, manuprāt, ir arī ļoti... Tas gan ir jūtīgai ādai. Tas ir jūtīgai ādai. Ja varbūt peptīds nederēs jūtīgai sejas ādai, bet smooth face ļoti derēs jūtīgai ādai. Viņš mierinās, viņš ir hipoergisks, viņš mitrinās ādu, viņš nekairinās tavu ādu. Man liekas, viņu arī droši var likt kā ikdienas sejas krēmu, piemēram. Viņam ir ļoti, ļoti, ļoti laba konsistence. Un viņam, man patīk, ka viņš ir tikai bez visām smaržvielām un visa tā. Tas ir lieliski. Kad tiek padomāts arī par sejas ādu atsevišķi kā tādu, jo tiešām ir daudz arī klienti, kuriem neder visi tie ķermeņa krēmi solārijā uz ādas, tā kā uz sejas. Un tad ir speciāli izdomāti sejas krēmi, kas rūpējas par ādu, bet veicina arī iedegumu, lai mums ir tāds forša sinerģija ar ķermeni un seju. Mēs esam smuki bruni, bet mēs esam kopti. Tātad, kad tu esi jau izmēģinājis intensifieru, kas pastiprina tavu dabīgo iedegumu, kas noslēdz to iedegumu tev vādā, lai viņš ilgāk turētos un tev mazāk būtu jāapmeklē solārijas, tad nākošais, ko tu vari izmēģināt, ir natural, jeb dabīgie bronzeri. Dabīgie bronzeri ir tie draudziņi, tie bronzeri, kas mums neveido pleķus, neveido
pārāk tumšu, oranžīgu, dzeltenīgu tonīti, bet skaists, viegls tonīts iedegums, kas dod tūlītēju rezultātu. Ar viņiem tiešām tāds uzklāj uz ādas pirms solārija, un tev uzreiz ir tas brūnumiņš. Tāds momentāls efekts. Nu, tad dabīgie bronzeri. Jā. Vai tev ir kādi mīļākie dabīgie bronzeri? Vai tu vispār lieto dabīgos bronzerus? Es īstenībā nelietoju, es tikai novēlotos, bet man patīk Cheeky Brown. Tev patīk, jā, Cheeky Brown. Man patīk Cheeky Brown. Jā, tu esi Cheeky Brown flagnesis. Tu tev patīk viņš, tu esi viņu. Jā, tāpēc, ka viņš ir viens no tiem tumšākiem akceleratoriem. Jā, man ļoti patīk arī viņa konsistence. Jā, viņš ir diezgan mitrinošs. Viņš ir ļoti tāds. Vienīgi man aromāts viņam nepatīk. Pārāk salds. Man ir pārāk salds. Tur tā lieta vismaz man ir tā, ka man par aromātu plus mīnus. Jā, tas neesi tāds. Man vajag rezultātu. Man vajag rezultātu. Ka man es lietoju tingle krēmus, kurš smaržo pēc benzīna. Tad zini, jā, es viņai sadabūju tingle krēmu, kas ir otrs stiprākais Eiropā. Tā vismaz man teica. Un nopietni, kad viņa kabīnē ar viņu smērējās, man likās, man degunos kāds bēr piparus. Kāds man likās ir pa visu studiju izpūtis pipargāzi, jo viņam bija arī tāds mašs, ka viņam tiešām tā pipargāze. Viņš man kņudināja degunu. Es iedomājos, kas viņai kabīnītē darījās. Man asaroja acis. Es tiešām iedomājos. Mēs sākam runāt par tingle krēmiem, jā, kas ir ļoti, ļoti svarīgs tāds tēma, ko vajadzētu izrunāt. Jā, tātad tingle krēmus lūdzu nelietojumus sejas lūdzu. Lūdzu, nē. Bet tingle krēms īstenībā ir ļoti labs tādiem asu izjūtu cienītājiem, kuriem sāpju slieksnis praktiski neeksistē, jo viņš ir tas, kurš kņudina, turklāt ir pipari, bet viņam arī īstenībā, piemēram, purhītam ir tirozīns klāt, kas mitrina. Tāpēc un veicina tev arī iedegumu. Tā kā viņš neplusā, tikai tie pipari dod tev kārtīgu kiku iedegumam, bet viņš arī tev vienkārši veicina tādu tumšāku, mitrinošāku iedegumu. Jā, jo pēc viņas nejūtos izžūs parasti. Pēc purhīta? Pēc purhīta, jā. Gan drusku jūtos, bet man ir sausā kāda. Tev ir sausā kāda, jā. Tā kā kura solārija jūtās izžūsi vairāk. Tingle krēms. Tātad, ja tu esi savā dzīves punktā, ka tu vairs nespēji iegūt tumšāku iedegumu, tev studijā ir iedevuši pašus tumšākos krēmus, kurus var, ka tu esi jau paņēmis pašu melnāko, ko tu esi varējis atrast, bet tu nespēji iegūt vairs tumšāku iedegumu. Pamēģini tingle krēmu. Tingle krēms tev radīs vēl nebijušas sajūtas solārijā, bet tas ir tiešām tikai jau pieredzējušiem un ja tev nav jūtīga āda. Jā, un ja tev ir jūtīga āda, beidz no tingle. Nekāds neprasi par tingle krēmu. Tingle krēms veicinās tev ātrāku melanīna izstrādātā. Tiešām tas ir ļoti, ļoti ātrs un tumšs efekts, jo vairāk skābekļa tev ādā, jo vairāk tev veicina melanīna rašanos, jo tas tingls ļauj tev ātrāk asinīm riņķot pa tavu ādu, un tad ir skābeklis, un tas viss veido tādu foršu apli, ka tev ātrāk veidojas tas iedegums, bet sajūtas ir ļoti, ļoti interesantas. Ne interesantas, bet tādas. Tie, kas ir, piemēram, lietojuši precilīta krēms, jūs varētu domāt, ka tas ir diezgan tuvu tām, ka tu jūti, ka tev deg. Ka tev deg. Bet tas dedzināšana pārējai pēc 2-3 stundām. Arī apsārtums ir ļoti spēcīgs. Tu pat redzi, kur tu viņu esi līcis un kur tu neesi līcis. Tieši tāpēc viņu nedrīkst likt uz sejas. Nekādā gadījumā tu vari apdegt seju, būt ļoti jūtīgi. Viņš var radīt apdegumus pat, tāpēc ar viņu ļoti uzmanīgi. Un viņš vienmēr jāklāj pats pēdējais. Tu uzklāji, piemēram, uz sejas krēmu, vai tu, piemēram, tinglies tikai uz kājām, jo tu kājas ir gaišākas. Gribi tumšāku iedegumu likt uz kājām, uzliec tinglu, nomazgā rokas un tu tikai esi solārijā. Obligāti vienmēr nomazgā rokas. Obligāti. Jā, obligāti nomazgā rokas. Tas ir savādāk, tu iebrauks ar tādu tingla pirkstu acī. Tas būs bēdīgi. Bet, piemēram, jums Marijas ielā ir konstant tingls, vai ne? Tas maziņais, tas, kurš nav tik ļoti stiprs. Mēs viņu paši pamēģinājām. Mēs viņu pamēģinājām, bet mēs viņu neizlaidām tālāk tautās, jo es it kā esmu ar jūtīgākiem, jo man no purhīta bija tāds sajūta, ka man tirpst rokas. Es guļu solārijā un sākumā, kad es uzmēru, es neko nejūtu.
Un tad es guļu solārijā, un es jūtu, ka man sāk degt rokas, un man tāds sajūta, ka man viņš tirpst. Tā kā es nopietni guļu, man tāds sajūta, ka man tirpst rokas, un es saprotu, ka tas ir krēms, ka tas nav nekas tā kā cits. Man nav kaut kāds tur. Uh, tas bija tāds sajūta. Bet konstant tingls, es absolūti neko nejūtu. Vispār neko nejūtu. Pilnīgi neko. Tāpēc bija tāds. Es tieši zinu, ko gribēju teikt. Es gribēju teikt, ka, manuprāt, piemēram, tādu maigo tinglu varētu iedot izmēģināt tiem, vai viņi vispār tiešām to vēlas. Vai arī tādiem, tā nav slikti, vai? Jā, vai arī tādiem, kuriem riktīgi sausa. Nē, ja sausā āda, tad jūtīgākā āda. Jā, jūtīgākā āda īstenībā varētu viņiem iedot pamēģināt, lai viņi vispār saprotu, vai viņi to grib vai nē. Jo purhīts jā varētu būt tāds. Viņš nav iesācējs. Viņš nav, jā. Viņš ir tāds jau advancētiem cauļotājiem, jo tingli nekad neviens neliks tie, kas ir tikko iesācēji, bet konstanti varētu būt viens no tiem variantiem. Un viņam tiešām ir liels mitrinošo sastāvdaļu, mitrinošā sastāvdaļas sastāvā viņš varētu nesausināt vispār ādu, jo iekšā bija avokādo eļļa, man liekas, un šīs viests. Jūs varētu riktīgi arī mitrināt. Tas ir viens no variantiem, ko es apsvērtu, ka varbūt varētu iesācējiem paņemt konstantu. Varbūt sekot līdzi informācijai, un varbūt mēs savā studijās ieviesīsim iesācējiem tingla krēmu. Tātad, jā, par tingla krēmu mēs izrunājām, kas ir dabīgie bronzeri. Jā, dabīgie bronzeri ir tie, kas dos tev efektu tūliņu un tagad. Ja tev ir vajadzīgs tūliņu un tagad, uzklāj uz ādas, dodies sauļoties, izej ārā, tu uzreiz esi smuki brūnāks. Jā, un tie dabīgie bronzeri tev neveidos pleķīšus, neveidos neko oranžu vai dzeltu, un tu būsi skaisti dabīgs. Bet jāņem vērā, ka dabīgie bronzeri ir tie, kas turās 1 līdz 2 dienās, un viņi ar dušu nomazgājas. Tikai tas ir tāds dabīgais efekts, kas ir tūlītais. Ir arī novēlotie bronzeri, jeb DHA. DHA ir tie, kas iedarbojas tavu ādas virskārtu uz taviem ādas proteīniem, un savu gala rezultātu parāda tikai pēc kādām 5-8 stundām pēc sauļošanās seansa. Tātad tu atnāc uz studiju, tu izvēlies DHA krēmiņu, tu uzklāj uz ādas, tu vēl neko līdz galam neredzi, obligāti pēc viņa nomazgā rokas, un tikai tad dodies sauļoties, iegulies solārijā, pasauļojies, izej ārā, neej dušā, jo tu nomazgāsi nost, un tad no tā DHA nebūs nekāds jēgas. Jā. Tā kā nemazgājies pēc solārija. Un tad paies tās 5-8 stundas, un tas pakāpeniski tumšais efekts būs vairāk un vairāk. Tu redzēsi, ka tu kļūsti vēl tumšāks un tumšāks un tumšāks. Un tad jau pēc tām 8, es teikšu, gandrīz jau arī pat pēc 12 stundām tev būs tas tumšais, foršais rezultāts. Un viņš tad pakāpeniski turēsies uz ādas 5-7 dienas, un tad pakāpeniski nomazgāsies. Tātad DHA ir tas, kas tev rezultātu rada vairāk stundas pēc sauļošanās. Tas ir forši, ka tu gribi tādu ilgstošāku efektu. Ka, piemēram, te ir reizi nedēļā, bet tu gribi bronzeri, piemēram, tumšu bronzeri. Mūsu studijās tas ir vai nu Devius Librons, kas ir zaļais, viens no klientu tādiem iecienītākajiem. Jā. Tur ir novēlotie bronzeri, kas to efektu tev parādīs vairāk stundas pēc solārija, un viņš ir viens no tumšajiem. Tad, ja tu gribi tumšu izteiktu, viņam tas tonīs tāds zeltaini brūns. Man viņš ir zeltaini brūns. Kāds saka, viņš ir brūns? Man liekas, viņš karamelīgs. Jā, bet ne oranžais. Nē, viņš nav oranžs. Viņš ir. Bet īstenībā es esmu redzējusi dāmas, kurām viņš izstāsta riktīgi šokolādes brūns. Jā. Man liekas, ļoti svarīgi vienkārši kāds tev apakšā pašam pigmentiņš ir. Jo citas pašas par sevi ir tādas rozīgi, zeltainas, tad viņām arī izskatās vairāk tāds karamelīgāks. Citas atkal ir tāds brūnāks, viņām tāda gandrīz tāda pelēcīgāka, tad viņas arī izskatās šokolādīgs. Bet jā, Devius Librons ir viens no tiem, kur ir novēlotie bronzeri, un viņam tas tumšais efekts ir novēlots, pēc tam nav tā, ka tu izies ārā no solāra, nē, tev būs pēc tam vairāk stundas. Un viens no tumšākajiem vēl ir Cyper Titanium. Tas ir mūsu viens no tumšākajiem krēmiņiem. Ja tu gribi tiešām ļoti, ļoti tumšu izteikt rezultātu, tad pamēģini vienmēr Cyperīt. Pamēģini Cyperi, viņš superīgi arī mitrinādu, pabaro ādu, viņam ir ļoti daudz kopjošu sastāvdaļu iekšā, un viņš ir tumšs un novēlots, un
Pudele jau, man liekas, daudz izsaka par to, kāds viņam ir sastāvs. Tu Saiparīt kaut kad mēģinājusi? Es neesmu viņu nekad mēģinājis. Īstenībā es gribētu viņu kaut kad pamēģināt, bet es esmu redzējusi atšķirības starp Versus un Cypher, un man ir tāds, wow. Jo es īstenībā zinu, kāpēc es beidzu bronzerus lietot, tāpēc, ka visi tie, kurus es lietoju, jau man pagājuši bija. Jā, nu Šis, jā, kad tu tā kā vairs. Jo man tiešām arī daudz tādu klientu, ka tā kā, man šis jau ir par gājuši, man vajag kaut ko tumšāku. Un tad es izvelku Saiperi, tāds, šis būs melns. Jā, jo viņam, jā. Bet viņam ir ļoti smuks, viņam šokolādes tonis, vai ne? Jā, viņam ir tāds, viņam nav, viņam ļoti izteikts. Es viņu saucu par, iedomājies, kaut kādu luksu tumšo šokolādi. Man viņš ļoti kaut ko tādu, nu tāds tumša šokolāde. Man patīk tas klientiem, viņš arī patīk. Nu, viņš arī ilgi turās, jo viņam DH iekšā ir. Es domāju, ka viņš ļoti ilgi īstenībā turās. Nu, salīdzinot, piemēram, pret dabīgajiem bronzeriem, jā, kurus, nu, uzreiz kas nomazgājas. Jā. Un kas vēl ar novēlotajiem? Novēloties, tā kā DHA ir arī paštonējošos. Ir solārija krēmos un paštonējošos. Princips, teikšu, ir līdzīgs, jo paštonējošo tu uzklāji uz ādas, un tev arī jāgaida kaut kāds laiks, līdz tev parādās tas tumšais rezultāts, un tad tu viņu var nomazgāt, un tad viņš turās uz ādas, un pakāpeniski laika gaitā ar dušu viņš tā kā noiet nost. Bet solārija krēmos tas procents paštonējošā ir ļoti, ļoti zems. Tikai kaut kādi 3-5% tikai no tā, kas ir paštonējošās, tur putās vai krēmos, ir solārija krēmos. Tas ir tāpēc, lai tev tas iedegums būtu pēc iespējas vienmērīgāks, ar mazāk pleķiem, tāds smukāks un dabiskāks. Solārija krēma DHA ir foršākā paštonējošo versija. Tā kā ar paštonējošo tu tā kā var nošaut greizi. Nu, ar paštonējošo, jā, to jābūt, pirmkārt, baigajam tādam. Es gribēju teikt, to jābūt ļoti talantīgam. Jo, jā, viņš var noteikti sanākt ar pleķiem, jo tīpaši putas. Jo, kas ir forši solārija krēmiem? Lielākā daļa tomēr solārija krēmu ir mitrinoša. Lielākā daļa. Ir, protams, tie, kas ir super mitrinošie, dziļi mitrinošie, bet... Kā? Hot. Jā. Vai, kā viņam bija? Definitely bronze? Jā, tur, kur arī alve iekšā. Definitely bronze, jā. Viņam ir dabīgais iekšā, novēlotais iekšā, un viņam ir alveja sastāvā. Jā. Šādi ir, manuprāt, lieliski. Ar tādiem 100 punkti nekad nebūs nekāda pleķa. Jo man ir meitenes, kas nāk, un viņam tāds, es gribu bronzeru, bet es negribu pleķus. Es nezinu, kā viņu uzklāt. Jā. Kā viņi man smērēt? Vienkārši smērēja, kā tu proti smērēt, un nebūs nekāda pleķa. Jā. Nu jā, exactly. Un ar fake-tanu, diemžēl, tā nav. Fake-tanu, man liekas, ja tu neesi profesionāls fake-tanu uzklāšanā, tu reāli būs svītrēns kā zebra. Būs arī tī zebra. Tātad solārija krēma ir dažādām pakāpēm. Ir akceleratori iesācējiem, intensifieri, tie, kas grib tumšu toni, kas turās ļoti ilgi un reti jāiet uz solāriju, bet tu negribi ekstra bronzerīti. Tad ir dabīgie bronzeri, kas tev dos tūlītēju efektu. Uzreiz ir smuki, dabīgi brūns, tāds skaisti zeltains vai skaisti šokolādīgs. Ļoti lieliski priekšpasākumiem. Jā, tiešām, ja tev rīt jāiet pasākumu izvēlēs dabīgo bronzeri, ideāli. Viņš arī nebūs pleķi, tas nebūs tā, ka tev kaut kāds svīters tur paliks, piemēram, uz kakla vai uz rokām, bet ja tu esi tāds tumša rezultātu meklētājs, kurš grib tumšu rezultātu, bet, lai tu esi tumšs, tikai aizparīt vai parīt, paņem DHA. DHA ir tie, kas tev dos tumšu rezultātu, novēlot ilgi turēsies. Tas ir viens. Un jā, tad solārija krēma. Ko vispār solārija krēma dod? Kāpēc mēs viņus vispār piedāvājam? Tāpēc, ka solārija krēms ir tas, kas palīdzēs tev iegūt tumšāku rezultātu, noturīgāk. Viņi mitrinās tavu ādu, viņi pabaros tavu ādu. Kādam iekšā ir magnīs, cinks, 92 minerāli, kas stiprinās tavu ādu, D vitamīns, kas arī stiprinās ādu, A, E vitamīni, kas mitrinās, aizsargās, tonizēs to ādu, lai tev viņa ir veselīga, un krēms tev nodrošina par 40% tumšāk tavu iedegumu. Ja tu nelieto krēmu, iedomājies, cik tev viņš tumšs varētu būt tas iedegums, ja tu lietosi krēmu. Tas būs tas. Mēs esam izrēķinājuši, ja tu lieto solāriju krēmu, tad gadā tu vidēji ietaupi 16 solāriju apmeklējumus. Tas ir ļoti daudz. Tas ir ļoti daudz. Tas ir tādā, tu padomā, vai tu
aizēji 2, 3 bez krēma, un tad tev ir tas rezultāts, vai tu aizēji vienreiz ar krēmu, un tad tev jau ir tas rezultāts. Tu ietaupi naudu. Tad solārija krēms ir must have. Tu mazgā matus, un tu lieto kondicionieri. Jā. Un tas ir tas pats, ka tu sauļojies, un tev ir jālieto krēms. Tas ir tas ir must have. Es pat nevaru iedomāties, kā es ietu pa sausu. Noteikti nē. Jā. Tāpēc, ja tev administrators prasa, vai tev vajag krēmu, nekautrējies, paprasti, kāpēc tas viņš ir vajadzīgs, kāpēc viņi tev viņu piedāvā, ko tas tev dos. Paprasti, es neesmu nekad lietojis, bet ko jūs man ieteikt un kāpēc viņš man būtu jālieto, jo tu redzēsi to rezultātu un nekad vairs neiesi bez krēma. Jā, un krēms arī padara mūsu iedegumu vienmērīgāku. Jā. Bez krēma tu nevari iedegt vienmērīgi. Noteikti. Kaut kur obligāti būs pleķi, tīpaši tev savs āda. Jā. Pleķēns, gepards. Jā. Vienā vietā brūns, vienā vietā gaišs. Jā. Tāpēc, jā, un tad, kad tu nāc pie mums sauļoties, tad arī droši pastāsti, kāds tev ir ādas tips, ja tev ir sausāka āda. Tas arī ļoti svarīgi. Jā, lai mēs vienkārši varam atrast tev piemērotāko. Mēs īstenībā tev arī izstāstīsim, ja tev pašam ļoti tas interesē, mēs izstāstīsim. Bet, ja tev neinteresē, mēs tāpat izstāstīsim. Mums patīk par to runāt. Mums patīk runāt par krēmiem. Jo tev ir sausāka āda, vairāk skaties pēc sava kāda eļas iekšā, šī sviesta, kas superīgi mitrina un nomierinātu un arī pabaro. Ja tev ir tāda vairāk taukaināka āda, tad tev vajag kaut ko tādu šķidrāku, mierīgāku, piemēram, tā kā Sandy Beaches vai Party Animal vai, piemēram, She You Love Me, kas ir hipoalergiskais krēms, kas der arī psoriāzēm un eksēmām, jo viņš nekairina ādu. She You Love Me ir riktīgi labs. Es nezināju šo informāciju. Man viņš nav studijā. Tev viņš nav studijā, bet nekas es te par viņu pastāstīšu. Tad, jā, pastāsti par savu ādas tipu, par savām vēlmēm, vai tev patīk aromāti, vai tu pēc solārija veidojas tāds smaržiņa, tas krēmi to arī noņem no, starp citu, to smaržiņu pēc solārija, kā cits saka, grillētas gaļas smaržu. Tas vienkārši ir āda šādi reaģē uz UV stariem, tāpēc arī veidojās tāds aromāts. Tas nav nekas tāds. Bet starp citu, tad, kad klients sauļos bez krēma, to var just. Jā. To ļoti var just. To var just, un to var arī redzēt uz solārijas. Jā, to redzēt uz solārijas, tur paliek pusē ādas gandrīz. Jā, un to var just, jo UV stari, kad ietekmē ādu, viņi izdala dažreiz tādu aromātu, un tu var just, ka klientam nav bijis krēms, un ka viņš ir aizgājis pa sauso. Tāpēc mīļie lūdzu mitriniet savu ādu. Ja jūs sauļojaties, tad obligāti krēms ir jālieto. Tāpat, ja jūs mazgājat matus, jums jālieto kondicionierus. Tas būs tas pats. Viennozīmīgi. Tā, tagad mēs ar Elizabeti atbildēsim uz 8 jūsu uzdotajiem jautājumiem. Tātad, cik bieži drīkst apmeklēt solāriju, lai tas būtu droši ādai? Ja tu esi iesācējis, nāc ik pa 2-3 dieniņām. Ja tev jau ir izveidojis iedegums, droši var nākt reiz 10 dienās. Manuprāt, īstenībā, ja tu lieto kādu super stipro intensifieru, tad īstenībā tu vari iet reizi 2 nedēļās. Jā. Es esmu tam piemērs. Jā. Es lietoju hot hibrīdus, eju reizi 2 nedēļās spektrā uz 12 minūtēm. Man pilnīgi pietiek, man vairāk nevajag. Es arī īstenībā neesmu bijusi sauļoties, es joprojām esmu brūna. Nu, redz, tev arī ir riktīgi ilgi. Tātad, bez starp citu, ir, es nezinu, vai šo informāciju esat dzirdējusi, ir izrēķināts, ka gadā veselīgi ir iet 52 reizes, ieskaitot arī sauli. Un tas ir, un piemēram, saskaitot uz solāriju un uz visu gadu uz mēnešiem, tas ir reiz nedēļā. Tas ir, jā. Tas ir tā kā, tieši tas, ko mēs laiks arī stāstam. Jā, tas īstenībā 52 reizes ir ļoti daudz. Izklausās maz. Izklausās maz, bet patiesībā tas ir daudz. Tas ir ļoti daudz. Tas ir daudz. Nav reāli. Īstenībā pat vairāk aiziet. Un kā jau es vienmēr saku, ka solārijas ir daudz labāk nekā saulītes, pēc ka saulītē tā 52. reize varbūt būs intensīvāk. Jā, tu nespēji saulē kontrolēt to stiprumu, to solāriju tu vari kontrolēt to stiprumu. Jā. Kāda ir atšķirība starp horizontālo un vertikālo solāriju? Kurš ir saudzīgāks un kurš efektīvāks? Tātad horizontālais solārijs ir lielisks īstenībā apakšdaļai. Jā, apakšdaļai. Jā, vislabāk apakšdaļai iedeg, bet... Īstenībā, ja tu grozies, tad tu vari lieliski vēderu arī nosauļot un pleciņus arī. Bet vertikālais ir ļoti labs augšdaļai, sejai, pleciem, šīm vietām. Padusēm, zem dibena.
Jā, tās ir tās vietas, kuras neiesauļojās Zem dibena, uz vertikāli. dibena. Ja jums kaut kad liekas, kāpēc jūs ejat guļošajā solārijā un jums ir balti pleķi uz muguras un uz dibena, tā nav sēnīte. Tur vienkārši veidojas spiediens uz stikla, uz tavas tā kā āda spiežās uz stikla un tur necirkulē gaiss. Tad tā kā tur neveidojas arī iedegums. Tā kā tas nav nekas crazy. Vienkārši aizēja uz vertikālu un tas viss smuki izliedzināsies. Jā. Tā kā tie ir tādi. Abi divi ir ļoti labi, bet katrs strādā katrs savādāk un citādāk. Jā. Tā. Kā izvēlēties piemērotāko sauļošanās krēmu manam ādas tipam? Paprastam administratoram. Uzprast administratoram. Pastāst savu ādas tipu, pastāst savas vēlmes, jo katram ir savādāk. Jūtīgākajai ādai vajadzēs kaut ko hipoalerģisku, sausai ādai vajadzēs kaut ko barojošāku, taukānai ādai vajadzēs kaut ko mierīgāku, ar kokus riekstēļu, piemēram. Tā kā paprasti administratoram, viņš palīdzēs un zinās, nebaidieties. Vai solāri krēmi tiešām uzlabo un pastiprina iedegumu, vai tas ir mārketinga triks? Šis bija labs jautājums. Man liekas, visu video mēs par šo Mēs runājām. esam jau atbildējuši, jā, uz šo. Noskaties visu video, tad tu sapratīsi. Viņi tiešām uzlabo tavu ādu, uzlabo tavu iedegumu, un man ir padomā viena video ideja par to, kā mēs to varētu parādīt, kā iedeg, piemēram, viena kāja ar krēmu un otra kāja bez krēma. Lieliski. Jā, šī ir mana next ideja, ko mums varētu uzfilmēt. Un, lietojot solāriju krēmu, tu vari nenākt tik bieži uz solāriju. Jā, tu tāpēc naudu. Kāpēc lai neietaupītu naudu? Vai ir kāda mīte par solāriem, ko jūs bieži dzirdat, bet kas nav patiesi? Wow, man ir ļoti daudz, ko pastāstīt. Tātad, es negribu krēmu, es negribu būt oranža. Nē, krēmiņš tev neveido oranžu. Nē, noteikti nē. Un, ja tev veidojas tomēr oranžs iedegums, vienmēr ir arī krēms ar ziliem bronzeriem, kas neutralizē oranžu. Jā, ir zilie bronzeri, kurš bija Color Crush. Color Crush, jā. Color Crush, ļoti jā. labs krēms, īstenībā. Un Charmingly bronz. Charminglis arī. Jā. Charminglis ir tumšāks, vai ne? Jā, Color Crush ir vairāk tāds vidēji tumšam, un viņš superīgi, viņš apmēram strādā kā šie zilie šampūni, kas ir blondiem matiem, kad viņi neutralizē dzelteno tonu, izvēl ārā to dzelteno pigmentu. Tas ir savā ziņā līdzīgi, kad viņi neutralizē to dzelteno krāsu. Tā ir riktīgā tāda krāsu korekcija, jā. Vēl par mīti par solāriem. Es patiesībā tik daudz esmu dzirdējusi, bet tad, kad man vajag, es tā kā atcerēties nevaru. Vai tu solārijā vari sadegt? Nē, solārijas izslēgsies tev pēc tava laika ārā. Ja tu izvēlēsies 8 minūtes, viņš arī izslēgsies pēc 8 minūtēm. Nebūs kā tajā filmā, ka tu degsi neierobežotu laiku, kamēr tu sadegsi. Nē, absolūti tā nebūs. Tur ir tik ļoti kontrolēta tā vide, ka vāks nekur nenoslēdzās. Tu viņu vari taisīt vaļā ciet visa seansa laikā, kamēr roka piekūst. Tu vari tikt ārā pa otru galvu, piemēram, jo tur viss ir vaļā. Un tu, jā, tev ir solārim ir timeris, izslēgsies ārā, tas ir vietas. Jā. Un tur iekšā nav tāda temperatūra, lai tu sadegtu. Tas nav grils, tas ir solārijas. Iekšā 22 grādi vai 24 grādi. Tas nav iespējams. Un neviens tev nelaidīs pirmajā reizē uz 20 minūtēm. Jā, nesanlaitā. Jā, tā kā. Nesanlaitā. Vai solārijas var palīdzēt uzlabot ādas stāvokli, piemēram, pūtītes, psoriāzi, vai tas ir mīts? Īstenībā, jā. Tas ļoti īstenībā viņš uzlaboja, tāpēc, ka viņš izsausina droši vien tās pumpas. Jo zinu, ka man dažreiz ir gari mati, un kad es mazgāju matus ar kondicionieru, tad, ja kondicionieris man ir uz muguras vai šeit, man izmetās. Jā. Jā, es aizēju uz solāriju, uzlieku savu jāpadīgo tinglu krēmu. Uzliec dedzinošo krēmu. Jo tīpaši vertikāli. Jā. Jā, riktīgi, un jā. Jā, tāpēc, ka viņš izsausina, viņš, teiksim tā, nevis pavisam tiešām nodedzina, bet pēdiņās nodedzina, nos tev tās, piemēram, pumpas. Bet, ja tev ir kaut kāda ādas problēma, ekzēma, psoriāze vai akne, sākumā vienmēr konsultējies ar savu ārstu, vai tev ir atļauta sauļošanās. Tas ir pirmais, kas tev ir jādara, un tikai tad tu vari nākt. Man ir pāris klienti, kuriem ir psoriāze, un viņiem ārsts arī ir noteicis nākt uz solāriju, jo tas uzlabo viņu ādas stāvokli. Jā. Jo tas, man liekas, bija tas mitrais ādas tā slimība, un tas izsausina, un tas uzlabo ādas to stāvokli, un viņa jūtas arī labāk. Tā kā jā,
Tas var uzlabot ādas izskatu, bet vienmēr konsultējies ar ārstu obligāti. Kādas drošības procedūras jūs ievērot, lai klients sauļotos pēc iespējas drošāk? Nelaist tas 20 minūtēs. Jā, tieši tā. Nu, īstenībā mums ir ļoti daudz cilvēku, kas atnāk un viņiem ir tāds, jā, man viss stiprāk, ko 15 minūtes. Jā. Un tu skaties uz to cilvēku, un tur ir tāds, tu esi tik balts. Un Tad tu pajautā, kad tu pēdējo reizi biji sauļoties, un viņam tāds, Solārijā, nekad. kādus 5 gadus atpakaļ. Jā, tad, kad arī laida, man liekas, vienkārši cilvēks. Tad, kad visus laida, tad kā vispār. Mēs esam stingri tādā ziņā, tā ir mūsu tā arī. Tā drošība, ka mēs nekad tevi nelaidīsim uz pārāk ilgu laiku, ja mēs redzam, ka tu neesi spējīgs nosauļoties tās laiku bez ādas kaut kāda apdeguma. Tā ir tā mūsu drošība, kad mēs izvērtējam tavu ādas stāvokli, tavu stumšumu, kad tu pēdējo reizi biji, kur tu biji, uz cik tu biji, un tad mēs tevi laidīsim tikai tavai ādai piemērotu laiku. Tas ir tas, ko mēs ļoti ievērojam un cenšamies pie tā arī pieturēties, jo skaists, veselīgs iedegums rodas no skaistām, veselīgām izvēlēm. Jā, šo es arī teikšu saviem klientiem. Šodien daudz pērles esmu bārstījusi. Ļoti labi. Vai solārijas ir piemērots cilvēkiem ar ļoti gaišu ziemeļnieku ādu un ar ko jārēķinās? Ar daudz sauļošanās sēncēm. Jā, un ilgs process tas būs, un sākt ar ļoti maigiem režīmiem. Mazu laiku, 6 minūtes, ne vairāk. Vairākas reizes pa 6 minūtēm. Un vislabāk, lai tā ir spektra vai fusion, kur tu vari izvēlēties sauļošanās seansu, kas būs vienmēr sensitīva. Jā, un ļoti, ļoti, ļoti daudz akceleratoru. Jā, ļoti daudz krēma. Ļoti, jā, jo viņi jau ir gaiši, jo viņiem nav tas pigments. Jā, viņam nav. Viņam daba nav devusi to melanīnu, kas izstrādā to brūnumu. Un viņai ir vai nu ļoti maz, un viņš ļoti bieži ir jāstimulē ar solāriju vai stariem, vai viņa nav nekad. Tad, ja tu esi ļoti gaišu ādu, atnāc, pamēģināsim tevi pasauļot, iziesim visu sauļošanos kursu, bet tas ir ļoti atkarīgs arī, cik tu esi gaišs, ir tā cilvēki, kuriem vispār nerodās pigments. Vēl var pamēģināt beta-karotīnu. Jā. Un daudz akceleratoru. Daudz akceleratoru, beta-karotīns, bet ar to arī nevajadzētu pārspīlēt, Noteikti, jo vitamīns A, man liekas, saknām nepatīk, ja viņi ir par daudz, bet tas var palīdzēt. Tiešām tas var palīdzēt. Jā, vienkārši dzer burkānu soli 2 nedēļas, ja arī palietot kaut kādas melanīna tabletes. Jā, mierīgi. Tā kā jautājumi no manis ir beigušies, no mūsu klientiem ir beigušies. Mēs esam daudz un gari plaši runājuši par solāriju krēmiem. Šī tēma mums ļoti patīk. Jā, tā kā mēs ceram, ka jums bija patīkami klausīties un interesanti. Ceru, pierakstījāt visu svarīgāko. Ja nē, tad droši nākat un jautājiet mums šos jautājumus. Mēs jums visus atkal izstāstīsim. Mēs jums vēlreiz visu pastāstīsim. Tā kā droši nāciet uz Sunlight Solāriju studiju. Mēs atrodamies Marijas ielā 5, Brīvības ielā 47, Tirzniecības centrā Olimpija, Tirzniecības centrā Rīga Plaza, Tirzniecības centrā Domina, Latgales ielā 248 un Gaļezera ielā 8. Tā kā droši nāciet ciemos, parunāsim par solāriju, par krēmiem un iesauļosimies. Atā, bučas! Atā!